Tu pirmā, tu, jā? Jā, būs balīti čaulā, vajag. Jā, mēs nenārkotās. Nē, īstenībā šito jautājumu apsvēra arī ziņās, man liekas, kaut kādā Pestabu kaut kur. Un tur viena meitene ļoti precīzi pateica, kur intervēja, ka viņa teica, ka mēs latvieši nesaprastu, mēs aiziet nopirktu kartupeļu maisu ar ganžu un pīpētu un viss nomirtu. Man liekas, tāda normāla notika vienreiz, kad, kad es 8 no rīta mazgāju trepus, jo jā, es tieši gribēju prasīt, vai iet par kompotu. Zemeņu. Jā, lipīgu zemeņu kompotu. Tā, jā. Bet mums īstenībā vajag daudz darba tagad, un mēs īstenībā neprotam izklādēties vairāk. Diena vienīgā. Īstā un vienīgā. Čaula TV. Man Kaspars viennozīmīgi. Atkal es tā ne pirmo reizi dzirdu. Mans labākais draudzene ir Kaspars. Vismaz tu nesajauc atbildi. Anģis arī noteikti. Varētu pazust Čaula TV. Es lasu tagad bada spēles, un tur viss kaut kādi mutanti uzbruk visiem. Tas varētu būt diezgan briesmīgi. Domāju, ka saskaras, ja viņš tā atvēzējas tā pamatīgi, tad nejauši iebuktē pats. Un nē, toči saskaras, jo man liekas, kad viņi saskarās, tad, kad viņi sēž nolaižās, un te viņiem ir uz augšu tie tur spārni, viņi toči saskarās. Saskaras, ja lidojot nesaskaras. Es došu tev priekšā. Es īstenībā neizdomāju, es vienkārši atnācu paskatīties, ko tu dari cilvēki. Bet es īstenībā piespiedu kārtā paliku. Nē, īstenībā man visu laiku ir tā, es te palieku tāpēc, ka es gribu zināt, kas būs vēlāk. Un tā ir baigi ilgs tas termiņš līdz gadam. Es te esmu tāpēc, ka es tērēju nonācu ļoti, ļoti nejauši, un es nezināju, ka tā ir televīzijas, vispār nezināju, kas te notiek. Bet salsa? Mans pēc varēja būt arī salsa, es vienkārši atnācu paskatīties. Un, kāpēc es te joprojām esmu, es nezinu, tā ir baigi forši. Ar ausīm savā. Jūs esat redzējuši to video, kur tas mazais čalītis pie tā brīvības pieminekļa, un tad viņam bija, un tām lācītīm bija liels ausis, kā viņš teica. Lāčplēs bija ļoti stiprs, un viņām bija ausis kā lācītīm. Es zinu, kā, tad, kad parasti ir klusums, tad cilvēki domā, ka redz, ka nav nekāda jēga un nav ko teikt, bet īstenībā tas ir ļoti labs jautājums un tas ir svarīgs jautājums, jo varbūt no šīs atbildes viss mūsu nākotne atkarīgi. Tāpēc es domāju, ka no šīs televīzijas ir atkarīgs ļoti daudz kas, lai mūsu jaunieši neurbinātu pudeles korķus zem tiltiem, bet lai viņi nāktu parādīt savus talantus šeit. Manuprāt, šitā tiešām ļoti forša vieta, kur parādīt, kur arī atklāt daudz jaunus talantus un kaut ko vispār daudz ko jaunu pasaulē atklāt, jo es, piemēram, par sevi zinu, ka es ļoti daudz ko nebūtu uzzinājusi un ļoti daudz ko nebūtu iemācījusies, ja es nebūtu šeit atnākusi. Tāda ir mūsu televīzijas specifika. Tāda televīzija, tāda jautājuma. Bet tas ir pareizi, vajag būt jocīgiem. Tā ir interesantā taisnība. Jocīgie ir forši. Mums varētu būt tāds saukts, jocīgie ir forši. Čaula tev. Tava čaula.